Mēs tūlīt būsim tiešraidē, jā. Esam tiešraidē, jā. Labvakar, tā, pārbaudīsim, vai mums viss šobrīd ir, vai mums ir redzams viss, vai mums ir dzirdams. Lūdzu, rakstiet savus komentārus. Vai mēs esam tiešraidē šobrīd? Tā, mums ir jābūt tiešraidē. Jā. Jā, re, kur cilvēki jau pievienojās, un labvakar arī cienījamie TikTok skatītāji. Šodien mūsu pirmā tiešraide pēc tāda ilgāka pārtraukuma, vasara beigusies, rudens ir atsaucis atpakaļ visus arī Saeimas deputātus, un ir sākusies arī Saeimas sezona. Bet ne par to mēs arī šodien runāsim galvenokārt. Mēs vairāk pastāstīsim arī par mūsu darbiem, par suverēno varu, kā mēs esam, kā mums ir veicies ar cīņu pret sadales tīklu tarifiem. Jo ir redzēts, ka cilvēki, protams, ir ļoti satraukušies, bet šodien pie Saeimas bija pikets. Es saprotu, ka vēl ir kaut kāds gājiens noticis, un cilvēki, viens kaut ko no tribīnas pasaka, un saka, nedrīkst tādus tarifus likt augstus, mēs parādīsim jums. Otrs saka, kā Kariņš teica, ka decembrī mēs kaut kad varbūt pārskatīsim. Evika Siliņa, veidojot jauno valdību, patur prātā, tātad sadales tīklu tarifi, tas ir viens no veicamajiem uzdevumiem. Bet tas, manuprāt, mazliet izskatās pēc tādas āršķirības, jo uzreiz jautājums, ko šie cilvēki ir darījuši, lai šie tarifi tādi nebūtu. Par to mazliet vēlāk, bet es stādīšu priekšā mūsu kolēģi Armandu. Labvakar. Armands Kaļišuks, viņš nevelti šodien ir arī kopā ar mani, un viņš pastāstīs arī vairāk par tiesvedību, kas šobrīd notiek, bet varbūt sāksim ar to Saeimas sezonu. Šodien bija pirmā sēde. Jā, šodien tiešām bija pirmā sēde. Iespēju robežās es arī skatījos, man ļoti interesanti bija, un es domāju ar tavu atļauju, ka beigās es gribu vienkārši te uzdot vienu jautājumu par šīs Saeimas sēdes vienu punktu, kuru Saeimā skatīja, un tavu viedokli, jo, godīgi sakot, es viņu nokavēju, bet es izlasīju uzreiz, kas tur notika, par to punktu, un viss. Godīgi sakot, neko es nevarēju saprast, kāpēc tas tā notika. Tā mans tāda intriga uz beigām. Tā, bet šodien arī Saeima, tā labvakar visiem ir pievienojušies cilvēki un raksta mums komentārus. Noteikti dalieties ar šo tiešraidi, rakstiet komentārus, sveiciens arī TikTok skatītājiem. Paldies, ka pievienojāties. Un tad... protams, ka šodien Saeima lēma par dažādiem jautājumiem. Viens no, es domāju, visvairāk apspriestākiem jautājumiem šodien, tas bija Saeimas lēmuma projekts par to, lai palīdzētu cilvēkiem energoresursu ārkārtējā pieauguma dēļ. Un šis lēmuma projekts tika noraidīts. Viņu vispār Saeima neskatīs, un tā kārtība Saeimā ir tāda, ka tiek iesniegts lēmuma projekts, tad ja kaut viens deputāts pasaka, nē, šodien es viņu negribu skatīt, tad notiek Saeimas balsojums. Balsojums notiek par to, ka mēs varam vienkārši, labi, šodien neskatām, bet tad rītā, nākam ceturtdien, pārceļam uz nākamo ceturtdienu. Un tas balsojums principā šodien arī parādīja to, ka lielākā daļa Saeimas deputāta, 49 Saeimas deputāti, nevēlas vispār skatīt šo lēmumu projektu, ne šodien, ne pēc nedēļas, vispār nekad. Bet tas balsojums bija ļoti interesants ar to, ka tā tad bija sadalījās divās daļās, principā deputāti Saeimas zālē, vieni bija par, loģiski saprotam, tātad tur bija opozīcija, un kas ir ļoti interesanti, arī Nacionālā apvienība nolēma pieslieties tiem, kas šo te lēmumu projektu atbalsta, un tie, kas bija otrajā pusē, tas bija apvienotais saraksts, tas bija, protams, jaunā vienotība, progresīvie un...
Zemnieki, jā. Kādi viņi zemnieki ir, tikai jautājums man vispār jau tagad ir pēc vienas otras nobalsošanas, vai viņi tiešām ir palikuši līdz šim zaļi, vai tomēr interesanti ir tas, ka tie, kas balsoja tātad otrajā pusē, viņi tikai atturējās, viņi nebalsoja pret. Viņiem bija principā mazliet laikam bail balsot pret, jo tā atturēšanās poga joprojām eksistē, diemžēl. Bet tu taču zini, ka tā atturēšanās principā ir, kā saka, Saeimā mīkstais pret. Jā, tā atturēšanās skaitās pret, tikai cilvēks tātad balsojot pret, viņš parāda, jā, tātad es esmu pret, un tad viņam tā kā jāmotivē, nē, es uzskatu, ka šajā gadījumā mums nav jāpalīdz cilvēkiem, vai jā, es uzskatu, ka šie tarifi ir taisnīgi, vai vēl kaut kā savādāk. Kaut kādai motivācijai jābūt. Šeit sanāk tā, ziniet, es tomēr, tomēr nē, es visu saprotu, un tie deputāti šodien arī runājot ar preses pārstāvjiem, arī ar dažādiem blogeriem, kuri bija pie Saeimas un televīzijas kamerām, viņi teica tā, ka jā, viņi ļoti saprot cilvēkus, kuriem ir pamatīgi pieauguši rēķini, un tiešām ir kaut kas jādara, jā, ir jādara, bet aizejot līdz Saeimas sēžzālē, viņi nobalso šādi. Un principā sanāk tā, ka ja šie te deputāti būtu nobalsojuši par, tur principā tā balsu atšķirība ir ļoti maza, 47 par un 49 atturējās, kas ir pret. Bija vēl viens deputāts, kurš nenobalsoja, vai viņš nepaspēja nobalsot, vai kaut kas mēdz gadīties arī šādas te kļūmes. Bet jā. Tātad, šodien šis balsojums parādīja arī Saeimas deputāta attieksmi. Pret tautu. Jā, protams, ka var runāt. Tieši pret tautu. Kārtējo reizi viņi parādīja savu attieksmi, ka principā, gan arī kā tajā anekdotē, man ir silti un es arī klusēju. Jā, var jau teikt tā, ka valdība... Es domāju, ka, teiksim tā, ja mēs tagad satiktu to pašu Hosamu Abu Mērī, kurš bija pie Saeimas un teica, ka jāpalīdz, ja viņš, piemēram, tagad atnāktu pie mums uz studiju, mēs pajautātu, Hosam, kāpēc tu tā nobalsoji? Es domāju, ka viņš būs atradis pareizo atbildi, viņš pateikt tā, bet mums taču valdībā top likuma projekts par atbalstu energoresursu cenu kāpuma ziņā. Un, ja mēs paskatāmies, kas notiek ministru kabinetā, mēs redzam, ka šis grandiozais likuma projekts paredz veselus 1,3 miljonus atbalstam 40% mājsaimniecību. Un tas nozīmē, ka katrs tātad aizsargātais lietotājs, gandrīz katrs, ne visi, saņems vēl plus 5 eiro. Bet tas pie nosacījuma, ja biržā cena pārsniegs noteiktus griestus, ko noteiks ministru kabinets. Vai tev patīk šī te atbalsta mehānisma prezentācija? Man? Jā, man patīk. Pēdiņās laikam, jo principā var teikt tā, ka tas ir kārtējais spļāviens sejā mums visiem. Es šodien veltīju diezgan daudz laika, pētīju, vispār kas notiek, kāpēc tas tā notiek. Bet varbūt tās pirms sākumā es esmu arī viens no tiem, kas ir iesniedzis, laikam, kā pareizi pateikt, privātu prasību. Ja? Es kā patērētājs esmu iesniedzis prasību tiesā, tiesa ir pieņēmusi. Tātad manu prasību tiesa notiks pēc manas prasības mutvārdiski. Diemžēl par datumu es pagaidām nezinu, to man pateiks vēlāk, tur arī interesants peripētīs ir. Un ir saņemts attiecīgi atbildi no SPRK, šis te, kā viņš sauc, tas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, neatkarīga. Un attiecīgi no sadalstīkliem. Interesanti ir tas, ka sadalstīkli vispār savā atbildē viņi uzstājas gandrīz vai kā SPRK kā advokāti. Bet ko par to teikt? Varbūt es gribētu vairāk parunāt vispār. Man liekas, kāpēc viss šitas ir noticis, ir ļoti interesanta situācija. Jo izrādās, varbūt kas nezina, ka sadales tīkli vispār jau viņi ir monopolisti, tas ir viens. Un akcijas 100% pieder
valdībai. Jā, Tāpat tās kā Latenergo, jo principā var teikt tā, ka ja Latenergo ir ģimene, ja, tad sadalas tīkla un augstsprieguma tīkla ir viņu māsas. Nē, meitas. Tātad mēs jau esam pieskārušies šobrīd tai galvenai tēmai, ko mēs gribējām visiem pavēstīt, visiem mūsu sekotājiem. Un paldies, jā, ka skatāties, tātad dalāmies ar šo tiešraidi, ziņojam visiem, kas notiek. Ko jūs darījāt Jāņos? Jautājums tāds. Uzreiz pārlecam, jā? 25. jūnijā es domāju, ka neviens vispār pat nebija aizdomājies par to, kā mēs dzīvosim rudenī. Nu jā, runa tieši ir par šiem te tarifiem. 25. jūnijā mēs iesniedzām vairāki mūsu kolēģi, Armands, es, vēl kolēģi no Liepājas tātad iesniedza. Un partija suverēnā vara. Tātad šobrīd mēs esam 4 iesniedzēji, kuri ir paveikuši šo te loģisko darbību, kurā prasījās pēc tam, kad mēs uzzinājām, ko ir apstiprinājuši regulātora ierēģi. Regulātors 22. maijā apstiprināja sadalas tīklu tarifus, kaut kā diezgan klusi nemanot, un tad iznāca, protams, relīze par to, ka, būs mazliet savādāk tagad, ja? Būs jauns tarifs, par pieslēgumu būs jāmaksā. Pēc tam tiksim galā, nav tik traki. Dzīvojiet, priecājieties, būs Jāņi, būs dziesmu svētki, starp citu, uzreiz, ja? Sākās. Būs labi. Nē, to viņi neteica, būs labi. Viņi vispār klusēja, un arī viss viņu, teiksim, tas beigu, ja, tas finišs viņiem vispār aizgāja ļoti klustā. Mazliet pakāpjoties atpakaļ, novembra mēnesis tātad. Pirmais brīdis, kad mēs vispār padzirdējām par to, ko ir nodomājuši sadalas tīklu un augstsprieguma tīkls par saviem tarifiem. Varbūt jūs atceraties, šie tarifi bija 300%, laikam sadārdzinājums vēl vairāk. Katrs rēķināja savādāk. Visvairāk pretenzijas cēla arī saules paneļu lietotāji un, protams, ka tad, kad šie te pirmie tarifi parādījās regulātora mājaslapā un sākās pirmā sabiedriskā apspriešana, tad regulātors saņēma veselu gūzmu ar iebildumiem, pamatotiem. Kas notika tālāk? Atceramies. Tālāk notika taisnošanās, un sākās intervijas. Nāca uz televīziju ekonomikas ministre Indriksona un teica, tas bija tāds tā kā sociāls eksperiments, mēs tur parunājām ar to vadību, mēs parājāmies uz viņiem, viņi pateica, labi, labi, mēs savādāk mazliet kaut ko pielabosim. Un tad iznāca arī intervija, kurā sadalas tīkla, tātad padomes priekšsēdētājs arī sacīja, ka mums bija vienkārši kaut kā jāizklauvējās līdz sabiedrībai, jo mēs nevarējām sadalīt tās izmaksas ar augstsprieguma tīkliem. Mums vajadzēja kaut kā viņiem parādīt, cik dramatiska situācija ir mūsu pusē, un viņiem arī vajadzēja parādīt to, un principā tādā smilškastē mēs visi vērojām, kā notiek šī te milžu cīņa, kurā viņi iesaistīja mūsu lietotājus, mēģinot tātad izdarīt tādu psiholoģisku spiedienu. Redziet, cik traki būs, ja mēs šitā atstāsim. Patīk jums? Nē? Labi. Tātad tas bija eksperiments. Nepatīk. Labi, iesim kaut ko pārrēķināt. Redzējāt augstsprieguma tīkls, cik briesmīgi tas viss ir. Un beigās, kas notika? Klusums. Iestājās klusums. Nē, vēl bija viena lietiņa. Sadalas tīkli savā relīzē, preses relīzē, tad, kad notika tā tautas šūmēšanās visu, ja, kad, teiksim, tas viss sāka celties, tad viņi īsti savā relīzē norādīja, ka viņi precizēs šo te tarifu projektu. Un ka šajos precizētajos tarifu projektos tarifu veidojošās izmaksas ir samazinātas uz pusi salīdzinot ar 2022. Gada rudenī iesniegtajām sākotnējām izmaksām. Tad sanāk, kas iesniedza tarifus, tauta sāka šūmēties,
Pēc tam viņi teica, nē, mēs te pajokojāmies, mēs tūlīt samazināsim uz pusi un tad sniegsim tālāk. Tikai kas notika tālāk? Tālāk notika klusums līdz šā gada aprīlim, ja? Jā. Tad, kad parādījās lēmums jau komisijas. Iestājās klusums, un tad mēs lasām preses relīzi. Gatavs! Jauna tarifa. Un, protams, ka pirmais jautājums, kas mums ienāca uzreiz prātā, kāpēc vispār nepajautāja sabiedrībai, jo pirmais tātad solis ir, mēs rādām šos te tarifus, saņemam atsauksmes un tad ejam labot un rādām labojumus. Ja? Bet kā izrādās, šāda te atsauksme vairs nav vajadzīga, jo sadales tīkli kopā ar regulātoru vienojās, mēs to nekā savādāk nevaram nosaukt, par šādu interesantu schēmu. Tātad mēs sākumā iesniegsim joku tarifus, visi sašūmēsies, mēs pateiksim, ka tas bija eksperiments, labi, mēs pajokojām, iesim pārtaisīt un pārtaisīsim, iesniegsim šīs te procedūras ietvaros jaunus tarifus, un pie tām šie te tarifi ir, vienā tā kā brīdī viņi ir samazināti, bet ir noklusēta ļoti būtiska lieta, ka šis te pieslēguma jautājums, tas ir tā kā jau jauns tarifs, un par to vispār nav runa. Un tātad šis te jaunais tarifs, tas ir tas, ko mēs redzam internetā, ar ko dalās visi cilvēki, ka par mazu kaut kādu objektu viņam tikai par pašu pieslēgumu ir jāmaksā 6 vairāk nekā par to lampiņu, ko viņš dedzina. Ja? Tas ir tas stāsts, kurš ir radies no šiem joku tarifiem, kuri vienā tātad šīs te procedūras garumā ir pārtapuši par jaunu faktiski tarifu. Un tas ir tas, ko mēs pamanījām. Un par piemēru es varu dot vienu tādu piemēru. Ja? Tad ir garāža. Es redzēju pats to rēķinu. Ir garāža. Tātad elektrības patēriņš ir 130 vati. Tur sanāk kaut kur 38 centi. Bet par pieslēgumu, kā jūs domājat, cik? 15 un tur ar kapeiku. Jūs varat iedomāties vienkārši. Ir palikusi garāža veci cilvēki, un viņiem šāds te pārsteigums. Ja runā par to klusumu brīdi, tad man ir atbilde no sadales tīkliem. Un sadales tīkli kā advokāti saka, ka vispār noteikumi neparedz pienākumu trešajai personai vai atbildētājai, tātad tas ir SPRK, publicēja tarifa projekta precizējumus veidā, kādā jāpublicē sākotnējais tarifa projekts. Tas nozīmē, ka tautai vienkārši iebāz iekšā, šeit ņemiet, jums nepatīk? Ok, labi, mēs labosimies, preses relīze, mēs samazināsim uz 50%, tālāk iet klusums, un pēc tam saņem kārtējo. Tātad ļoti vienkārša schēma, ko mēs atklājām sadarbībā ar sadales tīkliem. Regulators kalpo sadales tīkliem faktiski un izpildīja šo pasūtījumu nevainojami, jo sanāk tiešām tā, ka nekādas šūmēšanās, nekādas sabiedriskās apspriešanas nav nepieciešama, jo likums it kā nosaka to, ka tev pietiek ar vienu reizi nobiedēt cilvēkus un pēc tam ej un pārveido šo tarifu. Nevienam nezinot. Tev nav jāziņo cilvēkiem, tev nav jāsaņem nekāda sabiedriskā tātad apspriešana. Bet, protams, ka mēs atklājām arī citus pārkāpumus šajā procedūrā, un par šiem pārkāpumiem mēs arī sastādījām prasības pieteikumu, un 25. jūnijā, kā jau teicām, likumā noteiktā kārtībā iesniedzām tiesā sūdzību pret regulātora lēmumu. Tas, principā, šajā gadījumā ir vienīgais veids, kādā Latvijas Republikas iedzīvotāji, juridiskās un fiziskās personas varēja pretdarboties pret šo te regulātoru lēmumu. Un kas notiek? Kas notiek tad, kad regulators apstiprina šos tarifus? Tad ir mēneša laikā katram elektroenerģijas lietotājam tiesības iesniegt tiesā savu prasību ar pieteikumu atcelt šos tarifus gan attiecībā pret
individuāli katru personu, bet tas nemaina lietas būtību, jo šajā tiesvedībā atklāsies ļoti daudzas interesantas lietas, kuras noteikti kalpos par pamatu regulātora darbības iespējams pārskatīšanai, likumības pārskatīšanai, arī likumu iespējamai grozīšanai. Jo mēs redzam, ka viltīgi tika izmantots likumā tā kā varbūt eksistējošais caurums, vai nu arī pārkāps likums, to jau redzēs tiesa, lai šādā veidā piemuļķotu mūsu lietotājus, visus principā vienkārši tā piesmietu. Man jau liekas arī, ka vispār šajā atbildē ir tāda augstprātība. Ja? Es vienkārši varu nolasīt. Jā, jo es atzīmējis. Tiesa ir tātad pieprasījusi paskaidrojumus, paskaidrosim, jo mēs skrienam pa priekšu visu laiku. Tiesa pieprasīja paskaidrojumus. Mēs teicām, ka šie paskaidrojumi daļa ir iesniegti, bet otra daļa ir noslepenoti, un mums tie netiek vispār rādīti. Bet Armand pastāst, ko viņi raksta. Jā, man te bija. Tā. Tātad es varu nolasīt, ko es esmu saņēmis no apgabala tiesas. Tātad vēstuli ir minēta datēta ar 1. septembri. Konstatējumā daļa. Tiesa konstatēja, ka lielai daļai no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas paskaidrojumam pievienotiem materiāliem komisija, SPRK, tātad lūdz noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu pilnībā vai daļēji. Tātad pati komisija saka, mēs jums nerādīsim visu paskaidrojumu. Nē. Mēs nerādīsim, jums pietiek ar to, kas ir noteikts tātad likumdošana. Kā jūs domājat, kas tur tāds slepenojums ir? Valsts uzņēmums, valsts iestāde. Nav saistīts ar aizsardzību, nav saistīts ar, manuprāt, neko citu. Mēs pat nezinām, kādā veidā un cik ilgā laikā un kādas atbildes viņi ir devuši šim te SPRK, jo pašā komisijas lēmumā pēc tam, kad viņi publicē, mēs redzam, ka tur ir kā darbs ir veikts, ir jautājumi uzdot, ir atbildes saņemtas, bet kas tie par jautājumiem un kas tās par atbildēm vispār, tas ir laikam arī slepens. Bet paldies tiesai. Tāpēc, kad tiesa tā tad ir ko uzrakstījusi arī viņiem, ka uzlikts par pienākumu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai līdz 23. gada 29. septembrim iesniegt administratīvajā apgabala tiesā dokumentu, uz kura pamata izdots pārsūdzētais administratīvais akts kopumu tādā apjomā, kāds ir uzrādāms un iesniedzams pieteicējam. Tas ir man. Tāpat viņi informē, ka ievērojot lietā saņemto pieteicēju lūgumu, Tātad, un tālāk tiesa saka, ka saskaņā ar administratīvā procesa likuma 145. panta 4. daļu lēmumu, ar kuru nosaka ierobežojumu pieteicējiem vai atbildētājiem iepazīties ar lietas materiālu attiecīgo daļu, pieņem tiesa. Un tad tiesa pēc tam pati izlems, vai tev Armand rādīt to, ko viņi grib noslepenot vai nerādīt. Ļoti interesanta situācija, jo faktiski saņemot šos te paskaidrojumus gan Armands, gan es, gan partijas suverēnā vara, gan kolēģe Ludmila Rezānova no Liepājas, mēs esam izlasījuši to, ka faktiski sadales tīkls aizstāv regulātoru. Viņi tā kā ir uzmetušies par viņu advokātu. Viņi saka, nē, patiesībā tur nav pārkāpts likums. Roka roku mazgā. Jo viss bija pareizi. Tā kā gotiņa, kuru viņi sargā no šīs tiesvedības. Bet interesanti ir vēl arī tas, ka šajā gadījumā sanāk tā, ka mēs esam iesnieguši prasību, kurā mēs uzskatām, ka ir pārkāpts likums, tātad procedūra ir pārkāpta, jo mēs uzskatām, ka tad, kad visi šie tarifi, joku tarifi bija iesniegti, līdz jauniem tarifiem ir pagājis likumā pārāk
ilgs laiks, un likums to nosaka, tad konkrēti dienu skaitu. Un tas pareizi, teiksim, darbojoties, vienkārši bija jāceļ tie vecie tarifi, ja, tie joku tarifi, viņi bija vienkārši jānoraida, nu tā kā rīkotos godprātīgi cilvēki. Noraida tarifus, un tad saka, nu, nesiet jaunus, un mēs rādīsim tautai, ko jūs esat atkal sastrādājuši. Bet mēs jau visi tā arī domājām, ka tā būs. Mēs tā cerējām, bet izrādās viņi bija viltīgāki. Un tad viņi saka tā, nē, jums nav taisnība, tur viss ir pareizi, mēs darījām tā, mēs darījām pareizi, bet kā? Un kāpēc mēs tā uzskatām? Mēs nestāstīsim. Jums nav taisnība. Un tā notiek šī tiesvedība pagaidām. Tātad viņi vēl nav sākusies, notiek sagatavošanās posms. Tiesa saka, ka tas būs ilgs process, bet toties ļoti interesants. Un Armandam ir arī pieprasīts mutvārdu process, arī mēs pieprasīsim mutvārdu procesu un noteikti vienā brīdī varbūt arī tādas lietas tiks apvienotas. Vismaz mums ir apvienotas lietas, man un partijai ir, mēs pie viena tiesneša esam ielozēti, kā saka, jā. Armandam ir cits tiesnesis, nu, varbūt, ka tas paralēli notiks vai kaut kā savādāk. Bet tātad tev vēl lietas izskatīšanas datums nav noteikts, bet ir tātad vēlreiz tiesa, principā vienreiz jau pieprasījusi, bet nav saņēmusi pienācīgā veidā šos paskaidrojumus. Viņa vēlreiz prasa regulātoram, nu parādiet, nu kas jums tur ir, jā? Nu jāgaida ir 29. septembris. Bet tā ir pamatīga lieta, tā ir pamatīga vispār lietas ievilkšana, jo ja regulātors uzreiz parādītu visu, kas viņiem ir, tad jau mēs varētu laikam sagaidīt tiesas sēdi. Bet nav. 29. septembris ir gala termiņš, kad regulātoram jāizšķirās, ko tad viņš rādīs beigās. Jā, tas ir 1 gada beigas. Nu, es tāds lielais optimistiskais pesimisms domāju, ka tā tiesa varētu būt tikai nākošais gads par nožēlu. Tā vismaz ir runājuši, ja, tie, kas tiesas sekretāri. Ja? Jā, tieši tā. Te jau varētu daudz ko runāt, principā arī par šīm te atbildēm. Man jau ir īpaši patīk tāda atbilde, ka... Nu, palās, tur ir interesanti, jā. Jā, kas man uzreiz tā ienāca prātā. Redz, viņa jau raksta par to, nu, tā ir atbilde no SPRK, jā, kad mēs uzskatām, ka tas izcenojums principā ir pamatots un viss, bet man ļoti patīk tas, ka viņi piedāvā vienlaikus visiem elektroenerģijas lietotājiem ir nodrošināts iespējas izvēlēties vienu no 2 tarifu plāniem. Es ar tiem plāniem esmu iepazinies. Nu jā, un man uzreiz tāda analoģija ir, kad tu vari izvēlēties, vai tev nošauj, vai tev pakara. Nu, gandrīz nav nekādas starpības. Ja? Varbūt kaut kur sāpīgāk, kaut kur nav tik sāpīgi. Vispār es jau redzu to, ka varbūt ja runā, teiksim, par mani, man sanāk tā, ka tas paaugstinājums ir tieši, es tev izdrukāju par veco tarifu par jūniju, tad maksa par pieslēgumu nodrošināšanu bija €50. Tagad tas ir maksa par jaudas uzturēšanu ir 7,36. Es paņēmu visu to mazāko, ko vien var paņemt. Tālāk nav kur iet. Bet es tā šodien padomāju par to, ka, labi, es kā lietotājs, jā, jo principā, es eju uz to, ka es samazinu, lai mazāk maksātu. Bet es atvainojos par izteicienu, cik piečkarēti tagad ir tie cilvēki, kas ir uzlikuši saules paneļus. Jo reāli viņi te nevar samazināt šo pieslēgumu jaudu, tāpēc, ka viņi arī atdod. Un kādas summas tad tur ir? Tāpat tās arī lielie uzņēmumi, ja, pieņemsim lielie uzņēmumi. Viņi taču arī nevar atteikties no šīm te jaudām. Pagaidi, tagad ir, mēs esam saņēmuši tikai vasaras rēķinus. Un vasarā, cik tu tur elektroenerģiju patērēs? Droši vien, ka ne tik daudz, cik tu patērēsi, piemēram, tai pašā novembrī un decembrī. Jo tikai tad mēs redzēsim to reālo kaitējumu, ko ir nodarījusi šīs spēlītes. Jā? Mēs paspēlēsimies un paskatīsimies, kā cilvēki reaģēs. Bet paskatīsimies dziļāk. Kas ir sadales tīkli? Jā. Latvenergomeita. Tātad
Bija kliedziens, jā, bija runa par to, ka Eiropas Savienība tātad iedala 40 miljonus, ja es nemaldos, tātad zaļās enerģijas lietošanai. Bija kliedziens visiem, tātad lieciet saules paneļus, viss būs labi. Nu, daudz arī tam to uzklausīja, jā, uzlika. Reāli ir pat aprēķini, ka, nu kā ir, tu uzliec saules paneli, tātad tu patērē daļu no tā, ko ražo elektrības pats, un daļu tu ieliec tajā kopējā katlā. Jautājums, ja tu gada laikā šo te pārpalikumu neizmanto, vai tev maksā par to? Kā tu domā, Julija? Nu, pēc labākā scenārija. Pēc labākā scenārija nemaksā. Sadales tīkli paņem sev reāli, vai Latenergo, nu, un kopumā tas varētu būt no viena, teiksim, bija aprēķins kaut kur, ka tas ir kaut kādi 103 eiro. Saules tīklu paneļi, tur kaut kur lasīja, bija 10 000. Nu, tad paņem un parēķini, ja? Kāda summa, viņiem vienkārši tauta ieplūst iekšā. Jā. Un pie tam interesanti ir tas, ka man personīgi pazīstamais Ivars Zariņš Ivars Zariņš, tas ir, es atceros, viņš cīnījās tik daudz rakstus, kā jūs tur neko, jā, viņš ir par roju, kā viņš tur stāvēja un krita par to, ka tas vispār ir drausmīgi, jā, bet interesanti tas, ka viņš ir publicējis tik daudz, viņa raksts, pareizāk sakot, ir publicēts tik daudzos, jā. Jā, tad, kad viņš publicēja rakstu, mēs visi skrējām lasīt, nu, ko tad viņš noteikti zina, kur ir tas āķis, jā. Un beigās tāda vilšanās sajūta, ka viņi lasījāt Zariņa raksta pēdējo. Ko jūs tur runājat? Un tad viņš raksta, nu tā doma, jūs neko nesaprotat. Es domāju, nu kas tad ar Ivaru ir noticis? Labāk taupiet elektroenerģiju un vienkārši manā skatījumā tur jau ir ļoti vienkārši. Paskatīsimies, kur Ivars tagad strādā. Kas viņš ir? Izrādās, viņš ir Latvijas elektroenerģētiku un energobūvnieku asociācijas izpildirektors. Tas ir interesanti, lielais OEK aizstāvis. Kā viņš ir kļuvis tāds interesanti. Nu jā, sveiciens Ivaram. Sveiciens Ivaram. Tātad, mums raksta cilvēki arī komentāros, sveiciens visiem arī mūsu kolēģiem, arī mūsu lasītājiem, skatītājiem. Ainārs raksta, mūsu kolēģis Ainārs Vilciņš. Valdībai par bezdarbību vajadzētu novembrī krist un daļai taisnais ceļš uz cietumu faktiski. Cietums nav uzbūvēts. Jā, nav uzbūvēts. Es atvainojos, Liepājas cietums līdz šim laikam nav uzbūvēts. Tur arī iet, es nezinu, tā naudas sadale nekādīgi tu nevar sadalīt. Jā, bet kā tu domā, pirmkārt, ko slēpj šie te divi draugi, kas piedalās tiesas procesā, kuri aizstāvās šobrīd pret mūsu briesmīgo pieteikumu? Šie sadales tīkli un regulātors. Ko viņi tur varētu slēpt? Nu, teorētiski, kas varētu būt tur slēpjams? Algas? Bet algas mēs jau zinām. Algas mēs zinām? Mēs zinām, jā. Nu, es arī zinu to, ka principā, nezinu kāpēc, teiksim, tur bija, es nemaldos, 2 cilvēki tajā sadales tīklu valdē, jā, un tagad vēl pieņemtas 2 dāmas. Ko viņas tur dara? Nu, nevaru saprast. Viņi tur raksta stipri par attīstību. Es domāju, par kādu attīstību? Normāli, saprotams būtu, ka, ja attīstības nav un kā viņi raksta, mēs esam baigos mīnusos un visu. Nu, tad ir jādomā, vai tā valde ir pareizi strādājusi vispār, vai viņi ir cienīgi saņemt arī tādas algas. Izrādās, jā, kad no valdības puses viņi ir cienīgi saņemt, pie tām 2 cilvēki pamaz, vajag vēl pielikt klāt, vēl pāris cilvēku, kas saņem, tur ir, man liekas, viņiem lielāka alga pat nekā prezidentam, nekā ministru prezidentam, ja es nemaldos. Jā, bet man nepamet tā sajūta, ka šis te jaunais tarifs, kā tu pateici, kā agrāk bija nosaukums par pieslēgumu maksa, ja? Un tagad ir jaudas uzturēšana, ka mēs, principā, ar rokām jums to jaudu
turam. Viņi visu laiku griež to dinamisko riņķi, jā, lai to jaudu uzturētu. Jo, nu, ir savādāk mazliet šobrīd, jā, viss ir jāuztur. Un galvenais interesanti ir tas, ka jūs varat izvēlēties, jā, it kā pie kā jūs pērkat, bet par to jaudas uzturēšanu, tur par tiem vadiem, par to kaiminamo mašīnu, kur tie visi, par to jums ir atsevišķs nodoklis. Faktiski, jā, nodoklis jāmaksā par to, ka jums ir rozetes, un tur ir, ka tur ir vienmēr tā jauda, kur ir nepieciešama. Jo agrāk bija vienkārši pieslēgums. Pieslēgums, tagad ir jauda, jaudīgi jaunā vienotība, jā, no kurienes viņi to paņēma. Redz, kas notiek. Viņi paši ir iekrituši, man liekas, viņi ir iekrituši tādās lamatās, ja? Tāpēc, ka teica, zaļā enerģija, visu vajag. Cilvēki skrēja, runāšu par tiem pašiem saules paneļiem, uzlika. Kas tagad notiek? Cilvēki mājās visur saliek šīs LED lampiņas, cenšas tātad pēc iespējas mazāk patērēt elektrības, ja? Vai tāds sadales tīkliem šis pēc iepriekšējiem tarifiem. Viņiem sanāk, viņiem tie zaudējumi rodas. Un Latvenergo zaudējumi rodas. Latvenergo saka, tā, labi, mēs te neko nevaram izdarīt, tātad cena kāda ir, jo mēs biržā ņemam, jā, šo te cenu. Mēs neņemam to, ko Daugavas Kess uzstājas, tur nē, mēs biržā pērkam. Tāpēc, ka tur ir dārgāk. Sadales tīkli un augstirīguma tīkli, jums ir jākompensē mums šie te mīnusi. Un kas tad notiek? Tas arī tas ir viens no objektīviem faktoriem, es uzskatu, kuru dēļ, principā, sadales tīklu tarifi aug. Jo tam ir interesanti tas, ja tu ievēroji, ja, ka jaunajā apstiprinātajā projektā tātad šī sadales tarifa darbības termiņš ir pagarināts par 2 gadiem. Ja iepriekšējā reize bija 2 gadi, tagad ir 4,5 gadi. Tā vairāk tiešām izskatās pēc tādas, tā kā mēģina viens no otra dabūt finansējumu. Tad, ja jūs mums nemaksāsiet, tad būs tā, tad cietīs tātad šie te visi mazie lietotāji. Jūs mums nekompensēsiet, tad būs šādi. Ja? Un, tad kaiminamais dinamika, ja viņa nenostrādās, nebūs kas min. Bet vispār jau mēs runājam šobrīd par valsti, par valsts iestādi un par valsts uzņēmumu. Un viņi savā starpā šobrīd vienkārši dala šos te izdevumus vai ienākumus, un tad viņi vienkārši ļoti viltīgi. Bet man ļoti interesēja arī tas, ko principā ir ar savu paziņojumu domājis Edgars Rinkēvičs, ko principā ar savu paziņojumu domājis Evika Siliņa, vai tas gadījumā mums ir kaut kas jādara sadales tīklu tarifiem, nav pārtapis par jaunu pēdiņās mēs atcelsim OIK. Jo tas ir kaut kas tāds netverams, ja? Mēs visu laiku tagad cīnīsimies pret, mums ir kaut kas jādara. Ir radīta problēma, ko pieļāva valsts, ko pieļāva tāpat jaunā vienotība, ko pieļāva regulators, kurš barojās faktiski no šiem te uzņēmumiem, ja? Un arī diezgan neslikti. Ko viņš vispār dara? Tā kā tādi vienkārši kā laidara vārti, ja? Tur, viņš nevienā brīdī nav iebildis pret to, ka šie tarifi varētu būt nepareizi aprēķināti, ka varētu būt kaut kāda procedurāls, kaut kāds pārkāpums. Jau vien tas, ka iesniedzot šos tarifus regulātorā, pēc tam izskanēja informācija, ka tas bija sociāls eksperiments, jau vien tam būtu pietiekams pamats, lai regulātors šo te joku vienkārši noraidītu. Nē. Tur bija uzreiz jādzana visa valde prom. Tieši tā. Tāpēc, kas mēs esam tādi zaķīši, kā ar mums var eksperimentēt. Un kas notika tālāk? Mēs partija suverēnā vara februārī, kā tagad atceros, neatbildētu vēstuli ekonomikas ministrei Indriksons kundzei, sveiciens viņai. Mēs aicinājām nekavējoties sasaukt Latvenergo valdi, lai tā savukārt attiecīgi lemtu par sadales tīkla vadības nomaiņu, jo šādi jokoties ar cilvēkiem nedrīkst. Mēs to uzrakstījām, šo te pieprasījumu,
arī attiecīgi palaidām arī cik varējām, cik nu mūsu spēkos tātad šo te publisko informāciju, bet atbilde atnāca pilnīgi nekāda, viņas nebija. Mūs pilnībā noignorēja, ja? Jo tad, ko jūs te tagad ņematies, mums viss ir kārtībā. Tagad, šajā brīdī, septembrī, visi runā par sadales tīklu tarifiem. Visi saka, ka tā ir ļoti aktuāla problēma. Tad, kad mēs izplatījām paziņojumu par to, ka mēs pieprasām nekavējoties šos te draugus atlaist, tad nebija nekas, tad bija klusums. Ja ekonomikas ministrija būtu reaģējusi, nevis vienkārši tur pakratījusi pirkstu, ja, bet vienkārši sasaukusi visus un pateikusi, nē, šādi jūs nedrīkstat jokoties ar valsti un ar valsts iedzīvotājiem, tad arī šodien tas, ko mēs pieredzam, nebūtu noticis. Jūlija, ko es varu pateikt? Es diezgan daudz redzu fotogrāfijas, tātad bijušā ministru prezidenta fotogrāfijas. Tu esi ievērojis, ka viņš visās fotogrāfijās, man liekas, vai lielajā vairākumā, viņš vienmēr smaida. Jā. Ja? Jā. Ir tā? Ko tas nozīmē? Lielāka tarifa. Labi, visi kārtībā, super. Bet es gribētu arī, tie, kas skatās un klausās, es gribētu arī likumu pantu, ka regulātoram izrādās, un varbūt arī kāds no regulātora klausās, ka viņiem ir arī šāda funkcija, ka viņiem ir jāaizstāv lietotāju intereses un jāveicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību. Par ko principā tālāk atbildēs gan sadales tīkli, gan šī komisija vispār ignorē to. Viņi saka, jūs ko? Mēs aizstāvēsim jūsu prasību, jūsu lietotāju intereses? Nē, mēs tā nevaram. Mums ir vispirms galvenais ir tie, kas pasniedz. Tas nekas, ka viņš ir monopolists sadales tīkli, ja? Bet mums ir attīstība un viss un tam līdzīgi. Jātīsta valde, jāpieliek klāt cilvēki, jāmaksā. Cik tur sanāk uz valdi? Pie miljonus, ja? Kāpēc vispār mums ir vajadzīgs tāds regulators? Ko viņš regulē, ja viņš neko neregulē? Viņš neko neregulē. Mēs varam tikpat labi vienkārši Latvijas vēstnesī lasīt par to, ka, piemēram, sadales tīkli grib labākus tarifus sev. Mēs varam viņiem uzrakstīt vēstuli. Un tikpat labi tas viss būtu noticis tagad. Ja? Tad tur vienkārši mēs ietaupītu uz ierēģņu algām, uz lieku birokrātiju. Grib pacelt, cel. Tāpatās jau tu nerādīsi, ko tur tajos tarifos esi ieslēpts. Tāpatās jau būs tiesā, ja mēs jums neko nerādīsim. Mums ir, bet mēs nerādīsim. Tieši tāpat. Es domāju, ka no tā regulātora faktiski jēgas nav pilnīgi nekādas, jo mums bija vienmēr tāda ilūzija, ka, redziet, no šiem te visiem, kas te mūs tagad plēš tās 7 ādas, mūs sargā komisija, regulators. Mēs to varam arī izlasīt, varbūt viņu mājaslapā, ja viņiem tur notiek apspriešana, viņiem tur ir iesniegtie tarifi, viņi tur gaida tavus iebildumus un manus iebildumus. Mani iebildumi būs tiesā. Tiesā. Tur, tāpēc, ka man tiešām ir interesantas lietas, ko es atklājos, bet pagaidām es nevaru par to runāt. Tas būs ļoti interesanti tiesā. Tātad daļu mēs neatklāsim, tāpēc, lai mēs varētu arī vinnēt tiesā šo lietu, jo noteikti kāds ieinteresēts noskatīsies šo tiešraidi un neatklāsim. Jā. Es gribu pēc tam visu redzēsim. Atbildi tātad, ko šis regulators, ja? To, ko es jums teicu pirms tam, regulators aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību. Tātad, minētajā normā ir nostiprināta līdzsvara funkcija. Tas ir, regulātoram ir jāaizstāv lietotāja intereses tik tālu, cik tālu tas neierobežo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību. Ko viņi saka? Viņi saka, jā. Kamēr jūs esat dzīvi, labi. Bet... Ja tu vari izdomāt, ka tev tarifi ir jāceļ, lai tu varētu būvēt kaut kādas jaunas infrastruktūras, kas tev ir nepieciešams, ja? Ēkas vai vēl kaut ko citu, tad tik tālu tātad tu vari celt. Tā to mēs varam nolasīt, ja? Bet patiesībā droši vien attīstībā mēs iekļaujam arī algas,
vēl kaut kādas citas lietas. Nu, bet kā es teicu, Tieši ja tā. tu dzīvo uz mīnusu un attīstības nav. Pagaid, bet kur ir peļņa? Mēs taču visu laiku dzirdam par rekordlielu peļņu. Latvenergo. Tieši tā. Bet Latvenergo tagad ir nonākuši spukās, par ko es teicu. Tāpēc, ka saules paneļu attīstība daudzi taču nelieto viņu elektrību. Iepirkt to dārgo elektrību viņi ražo paši. Un kas notiek? Latvenergo peļņa samazinās. Valdība domā tā, ko tad mēs darīsim? Kā mēs to varētu? Ir meitas uzņēmums sadals tīkli, mēs tūlīt tur to visu dabūsim gatavu. Bet es gribētu nolasīt tālāk, ko man regulators atbild. Ja regulātoram būtu pienākums vadīties saskaņā ar pieteicēju viedokli, manu viedokli tātad, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu nonākt situācijā, ka tas vairs nespēj sniegt attiecīgo pakalpojumu. Sabiedrisko pakalpojumu regulators nevarēs sniegt? Nē, viņš saka, ka ja mēs aizstāvētu lietotāju, tad vairs pakalpojums sniedzējs var nonākt tādā situācijā, ka viņš vairs nespēs sniegt šo pakalpojumu. Es tik domāju, stabi stāv, vadi ir, viss notiek. Mums nav, labi, šogad bija tāda vētra, TRVT principā. Tātad, kur notika šis? Bet reāli. Kas man, es dzīvoju daudz dzīvokļu mājā. Tas ir izdzīvošanas jautājums, ja? Kā viņi to pasniedz, ka principā, ja nepaceltu tarifus, tad mums tad viņi nespētu izdzīvot. Bet runa ir, kur tad ir attīstība? Jā. Attīstības nav. Jā. Saprot, cik viņi bēdīgi dzīvo. Labi, tā, mums te cilvēki raksta arī piemin Ķirsi, mūsu jauno mēru, kurš aicina siltināt mājas un beigt sūdzēties. Tas arī ir interesanti. Es saprotu, ka Ķirsim ir īpašs tarifs noteikti. Ķirsim? Viņam varētu būt īpašs tarifs. Viņu tas neskar. Bet, paldies par jūsu komentāriem. Arvīts raksta, ka OIK neatcēlas. Tāpēc citu šodien IKP piketēja. Liekulīgi ņemot vērā, ka valdība faktiski piesedza OIK, kas tagad dzīvo uz valsts budžeta. Šodien bija tas gājiens, nezinu, ar ko beidzās, droši vien, ka vienkārši tā bija viedokļa paušana. Bet es gribētu šo jautājumu mazliet tā kā mēs virzāmies uz noslēgumu, jo lielāko daļu mēs noteikti esam izstāstījuši, tad kopsavilkums ir kāds? Kopsavilkums ir tāds, kamēr citi bļauj, tikmēr mēs strādājam. Konkrēti, virzienā mums ir mērķis, tātad likumiski saņemt šīs te izmaiņas. Likumiski mēs strādājam, mēs nebļaujam, ka tur ir zaglis, kas zog. Jo tu pajautā tiem deputātiem, kas tur tagad arī izpaužās, ko jūs darītu? Tarifi, bet kas? Tiesvedība. Kas tiek darīts? Lūdzu, tiesvedība. Kamēr jūs svinējāt Jāņus, kamēr jūs tur atpūtāties, mēs strādājām, mēs iesniedzām prasību. Jā, mēs iesniedzām prasību, un tagad ir, protams, ka jau pirmais rezultāts ir, tiesa jau ir, tiesā ir saņemti paskaidrojumi. Un tiesā arī ir cilvēki, kas saņem šos te tarifus. Jā, tieši tā. Un es nedzirdētu, ka būtu ļoti daudz šādu cilvēku, kas ir iesnieguši. Noteikti varbūt vēl kāds bez mums, bet tas šobrīd pagaidām ir vienīgais ceļš, kā mēs varam aizrakties līdz patiesībai. Deputāti, protams, ka var balsot par dažādiem likumprojektiem, par lēmumu projektiem, bet pretī viņi saņems liekulīgu atbildi, ka 5 eiro katram būs labi. Nebūs katram 5. Katram nē. Mēs runājam tikai par aizsargātiem lietotājiem, kur tikai pie noteiktās biržas cenas, ja būs pavisam traki, 5 un taismuts ciet. Un būs tev uzreiz atbalsts, un tā. Bet vēl visticamāk arī tas viss vēl tiks reducēts uz to, ka, ja tu esi, piemēram, daudzbērnu ģimene, un ja tev nav maznodrošinātā status, tad dzīvo vesels bez tā piecīša. Jo mēs jau dzirdējām arī, kad valdība lēma par
iespējamo atbalsta veidu, tad, protams, ka bija tāda, izskanēja arī tāds viedoklis, ka, pa daudz mēs palīdzam tiem cilvēkiem, vajag tikai tā kā nodalīt tikai tos, kas jau, pavisam nevar pavilkt. Bet drīz jau mēs visi nevarēsim pavilkt. Gan tie, kas ir maznodrošinātie, gan tie, kas vēl nav maznodrošinātie, jo maznodrošināto skaits pēc šī rudens un ziemas rēķiniem augs. Un viņš pieaugs pamatīgi. Un ko izdarīs valdība, mēs pagaidām neredzam nekādu plānu, mēs redzam tikai runāšanu, plivināšanos un 5 eiro. Tas ir smieklīgi. Piečuks, jā. Piečuks. Labi, tad mēs esam izstāstījuši jums mūsu nodomus, turpināsim jūs informēt par mūsu tiesvedības gaitu, dalāties ar šo ierakstu, viņš noteikti pēc tam parādīsies arī kā ieraksts. Man ir jautājums. Noslēguma jautājums tev. Šodien bija pirmā plenāra sēde Saeimā. 7. septembris. Pēc skolas brīvdienām. Viens no punktiem bija tātad par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā par pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai turpmāko virzību. Godīgi sakot, kad es ieraudzīju, ka ir nobalsots par to, ka viņu pārlikt uz nākošo Saeimas sēdi, man kaut kā tas nav saprotams. Kas tad tur notiek? Rezultāts ir tāds, ka nobalsoja par šo priekšlikumu tātad 60 pret 11 un atturējās 23. Atturējās un pret, tas bija jaunā vienotība un progresīva. Julija, varbūt tu vari paskaidrot, kas tad īstenībā slēpjas? Vai mums bija daudz lēmumu projektu arī Covid laikā? Es atceros, ka mēs centāmies ar lēmumu projektiem kaut kā ierobežot ministru kabinetu, kas bija izplaties pa visām jomām. Bet šis lēmumu projekts tika pārcelts uz nākamo sēdi, tikai tāpēc, ka, kā jau tas ir Saeimas kārtības rullī, noteikts, ja kaut viens deputāts, tā kā bija arī ar tiem tarifiem, pasaka, ka viņš nevēlās skatīties šo lēmumu projektu, tad notiek Saeimas balsojums. Un tad Saeimas balsojumā deputāti nolēma, ka mēs skatīsim viņu. Labi, piemēram, tur Jānim nepatika, vai Pēterim, kurš tur iekliedzās. Starp citu, es rosinātu grozīt kārtības rulli, lai būtu nevis vienkārši kaut kāda vokalizācija no zāles, bet lai cilvēks, kurš iebilst, varētu nākt un pateikt, ka viņš iebilst. Es, Jānis, tur patmalnieks, vai es nezinu kā, es iebilstu pret šo lēmumu projektu, un mēs zinām cilvēku, kura vārds ir izskanējis. Nevis tā, ka tur kaut kur viens noburkšķās un tad mēs visi balsojam. Bet Saeimas lēmuma projekts tiks skatīts nākamnedēļ. 60 balsis viņam ir par to, lai viņš tiktu skatīts. Kā balsis sadalīsies nākamnedēļ, mēs nezinām, jo deputāti jau var izspēlēt tādu joku, ka, piemēram, tas pats apvienotais saraksts vai zemnieki, viņi var pateikt, jā, mēs esam par demokrātiju, mēs noteikti gribam skatīt šo lēmumu projektu, bet tad, kad būs balsojums, mēs varam nobalsot arī pret. Pakluso. Jā. Vai, piemēram, bet te jau ir to, ka jānodod ir komisijai. Jānodod komisijai. Jo mandāta komisija lēma, viņi pieņēma tātad, un nākošais solis ir Saeimas balsojums par to, kad ir jānodod vienai no komisijām šīs te iesniegums. Lai izskatītu. Jā. It kā pirms tam šī ārlietu komisija kaut ko tur prukstēja. Tur sanāca tāds interesants kāzus, ka ārlietu komisija sāka skatīt šo iesniegumu vēl pirms viņai Saeima. Kas viņiem to deleģēja? Interesanti zināt, viņi paši to izdomāja. Viņiem bija gara vasara, viņi sagribēja ātrāk sākt strādāt. Un tas nozīmē, ka... Jautājums, kas viņus deleģēja vispār šo jautājumu skatīt? Neviens. Tur sanāca tāda mazliet tāda... redziet, tātad attiecīgi deputāti paliek. Sorry. Jā, un viņi vienkārši nepieņem lēmumu, bet ja viņi būtu pieņēmuši lēmumu vakardien 6. septembrī Saeimas ārlietu komisijā, tad tas būtu interesants kāzus, jo tad komisija būtu izlēmusi vēl pirms lielās Saeimas, kas būs vai kas nebūs. Bet vai tā neslēpjas zemūdens akmens no ministru kabineta? Ministru kabinetā tiek gatavots, visticamāk, tātad šis te
turpinājums Saeimas uz Stambulas konvenciju, jo mēs zinām, ka ar veco tehnisko sastāvu mēs nesagaidīsim šo te Stambulas konvenciju, un ļoti labi, ka es esmu pārliecināta. Bet jaunais sastāvs, kur nāk zemnieki, jau saposušies, jau gatavi, kultūras ministri, un kas tur vēl nebūs, un progresīvie, skaisti viņi šādā treidancī pieņems arī Stambulas konvenciju, un nekas, ka zemnieki agrāk bija pret, viņi tagad būs pār, viss kārtībā. Un tad, kad jaunā valdība sanāks uz savu pirmo sēdi, varbūt viens no jautājumiem būs jau Stambulas konvencija, un tad tā nāks uz Saimu, un tur būs ļoti interesanti. Tur tās balsis var sadalīties ļoti interesanti, un mēs jau redzēsim, kurš būs samelojies, kurš būs vienkārši izlicies par vērtību atbalstošu deputātu, kurš vienkārši būs sarakstījis kaudzēm ar dažādiem video, ka mēs esam par ģimeni, mēs esam par tradicionālām vērtībām, beigās nobalso tā kā vajag. It īpaši zemnieki. Kas ir par tradicionālām vērtībām. Jā, sveiciens visiem zemniekiem. Lembergam arī. Arī šim te cilvēkam sveiciens. Bet paldies, ka skatījāties, un es domāju, ka mēs rakstiet komentāros, vai jums bija interesanti. Rakstiet komentāros, ko jūs vēl gribētu dzirdēt par Saimu. Mēs varētu ar jums tikties biežāk, dažādos formātos, dažādos sastāvos un stāstīt par politiku, jo vasara ir garām un tagad sāksies interesanta dzīve. Ļoti interesanti. Jā. Paldies visiem, kas skatījāties. Paldies arī TikTok skatītājiem un līdz nākamajai reizei. Atā.